Labdien visiem! Šodien daudz ir pieminēts Hugo LV. Es varbūt īsumā mazs ievads par to, kas tomēr mums Hugo LV ir pieejams un kādus valodas resursus tad mēs tā kā piedāvājam saturam un varbūt arī to, ko mēs vēl turpināsim nākotnē. Tad man patīk teikt, ka Latvija tulko ar Hugo LV. Es pats ikdienā arī izmantoju un cenšos izmantot arvien vairāk tieši mūsu veidoto resursu. Tas palīdz arī saprast, kādas varētu būt kļūdas, kas veidojās tulkojot dažādus tekstus. Un projekts tika realizēts Eiropas Savienības projekta atbalsta fonda ietvaros no 12. gada beigām līdz 14. gada beigām. Līdz ar to šobrīd jau Hugo LV ir pieejams gandrīz gadu. Un cilvēki šo portālu apmeklē arvien vairāk, tulkošana tiek izmantot arvien vairāk, un Hugo LV ir pielāgots valsts un publiskajam sektoram. Mums ir augsta datu drošība, mēs neievācam šo informāciju šobrīd, ko jūs tulkojat, mēs nesaglabājam dokumentus, nodrošinām šifrētu savienojumu un, protams, arī augsta tulkošanas kvalitāte. Par to gan, kā jau iepriekš arī tika minēts, dažādu tekstus tulkojot varbūt atšķirās tulkošanas kvalitāte, taču mēs uzskatām, ka kvalitāte ir labāka par Google Translate. Un, protams, kad pats lielākais un būtiskākais ieguvums ir integrācija e-pakalpojumos un valsts iestāžu mājaslapās. Mūsu lielākais partners šobrīd ir VRAR Latvija LV. Mēs paši lēnām mēģinām stāstīt iestādēm par iespēju ievietot šo tulkošanas API un tulkošanas sīkrīgu savās mājaslapās. Tad šobrīd mēs piedāvājam latviešu, angļu, latviešu, latviešu, krievu valodas tulkošanas virzienus, un šie tulkošanas virzieni ir divu veidu valodu korpus, ir vispārējais un normatīvu aktu valodu korpus. Tad kā šobrīd izskatās dati, tad mēs redzam, ka, lai Hugo LV tulkotu pietiekami augstā kvalitātē, mums ir paralēlē korpusi angļu, latviešu un latviešu vispārējais monolingvālās korpus. Mēs uzskatām, ka šobrīd šis ir faktiski lielākais latviešu valodas korpus un plānojam un domājam un ceram, ka mēs varēsim sadarboties turpmāk, lai šo valodu korpusu papildinātu. Dati korpusiem ir iegūti gan no publiski pieejamiem valodu korpusiem, gan arī no mājaslapām, gan citiem tekstu materiāliem. Viena no lietām, ko mēs mēģinājām darīt un varbūt neizdevās tik labi, ir sadarbībā ar valsts iestādēm, lai iegūtu šos paralēlos datu tulkojumus šajā pirmajā projekta posmā. Un ir redzams, ka dažas ministrijas, dažas valsts iestādes atsūtīja vairāk šī informācija, līdz ar to tulkošanas kvalitāte konkrētās nozarēs varbūt ir augstāka. Citās varbūt tas ir mazāk redzams, taču skaidrs ir tas arī, ka iepriekš kā minēts, kad jo vairāk šo datu būs, jo labāk kvalitāte. Protams, kad ir jāvērtē saņemto datu kvalitāte, sarunā ar valsts kancelēju par nākamā projekta posmiem mēs runājam arī to, ka viņu uzskats ir, ka, protams, ne visus tekstus var ievietot šajās valodu korpusā, lai tulkošanas kvalitāte būtu tomēr atbilstoša, varbūt valsts kvalitātes standartiem. Un tad nākotnē mēs, protams, kad gribam publicēt šos korpusus publiskai pieejai ar tiešsaistē pieejamiem un izstrādāt saskarni korpusu pārlūkošanai, latviešu valodas izpētei. Un, protams, mēģināt pilnveidot nozaru terminoloģijas vārnīcas sadarbībā ar citām valsts iestādēm un varbūt ne tikai, lai mēs būtu vienota terminu tulkošana un lietošana no latviešu uz citām valodām. Un viens no tādiem galvenajiem arī uzdevumiem ir veidot nozarēm specifisku valodu korpusus,
Mūsu mērķis nākamajā posmā ir kultūras korpus kultūras datu tulkošanai, tieslietu, veselības nozares un tādējādi uzlabot tulkojumu kvalitāti nozares specifiskajām vajadzībām. Un, protams, vienots tulkoto dokumentu repozitorijas apkopot informāciju par valsts pārvaldē veiktiem tulkojumiem. Mēs gribam izveidot arī vienkāršāk šo datu nodošanu, pārbaudi, apkopošanu, jo līdz šim mēs esam viņu saņēmuši varbūt uz pārnēsājiem atmiņas flashiem, gan e-pastos, nesakārtots, īsti pat varbūt tās pēc tam jāvēl diezgan liels laiks, tad mūsu doma ir, kad mēs izveidosim speciālu vietni, kurā valsts pārvalde varēs šos dokumentus iesūtīt elektroniski, apkopot un tādējādi arī pārbaudīt šo kvalitāti. Tā kā, mūsu aicinājums kā Kultūras informācijas sistēmu centram ir mēģināt visām valsts pārvaldes iestādēm sadarboties un veidot vienu lielu latviešu valodas korpusu dažādām nozarēm piemērotu. Paldies. Paldies, Jānim. Tāds varbūt ātrs jautājums. Jāni, vai jūs saskatāt vienu nozari vai domēnu, kur ir vislielāk nepieciešamība pēc datiem šobrīd, lai pilnveidotu UGLV? Noteikti ir kultūras nozara, ar ko mēs paši vairāk nodarbojamies. Viena no nozarēm noteikti ir kultūras nozara, kur mēs paši darbojamies, kā piemērs ir muzeju dati, kas ir šobrīd ap 1 miljons ierakstu un nav iztulkoti citās valodās, izmantojot automātisko tulkošanu, automatizēto tulkošanu, tas varētu ietaupīt klientu līdzekļus, tomēr ir jāpiemēro nozarei. Otrs ir tieslietu, tiesvalsts aģentūra, kur šos tiesu lēmumus varētu tulkot automātiski pēc tam. Jā, paldies Jānim. Nākamais runātājs ir Juris Peldunčiks, kurš pārstāv Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisiju, un varētu mums vairāk pastāstīt par viņu pieejamiem terminoloģijas resursiem un kā šie resursi varētu tikt izmantot automatizētas tulkošanas attīstībai. Jā, es pārstāvu šajā gadījumā sabiedrisku organizāciju, pat tādā īpatnējā statusā, kas ietilp Latvijas Zinātņu akadēmijā, un nav ne juridiskā persona. Un mūsu nodrošinājums ir daļai laika priekšsēdētājs un sekretāri. Un apakškomisijām nepaliek vairs nekāda līdzekļa. Tātad tas ir patiešām tāds kā sabiedriskais darbs. Ļoti žēl, ka, man jāsāk ar tādu ievadu, ļoti žēl, ka pagaidām nav teiksim tā, institucionalizēta šī terminoloģiskā darbība kā zinātniskā darbība, jo tā ir neapšaubāma zinātniskā darbība, jebkādas terminu vārnīcas sagatavošana ar definīcijām ir tikpat nopietnas darbs, kā, es domāju, disertācijas uzrakstīšana vai mācību grāmatas uzrakstīšana, ja vēl nenopietnāks. Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisija administrē, vai teikt, ir šī akad terminu bāze, datu bāze, kurā ir, jūs varat jau tajā pirmajā lapā redzēt, tur saraksts, vairāki 10 dažādu kopumu vai kolekciju. Tās ir gan dažādas terminu vārnīcas, gan tur ir arī terminoloģijas komisijas lēmumi, dažu apakškomisiju izstrādātie termini, terminoloģijas komisijas biļeteni, tur ir dažādi citi kopumi, ieskaitot arī 80. gados izdotās enciklopēdijas šķirkļu projektu saraksti. Tā kā ļoti tāda, tādā labā nozīmē raiba kolekcija kopumā, kas sākas ar 1922. gada terminoloģijas vārnīcu un beidzas jau ar
materiāliem, kas pieņemti 2014. gadā. Kur ir mūsu problēma? Protams, ka mūsu datubāzi ļoti plaši izmanto tulkotāji un pamatā tulkotāji, arī varbūt tulki noteikti, gatavojoties tulkošanai. Par to nav šaubu, jo es pats nodarbojos ar tulku izglītošanu, tulkotāju. Kur ir šīs galvenās problēmas? Šī datubāze ir domāta ļoti kompetentam lietotājam, kas ir spējīgs atšifrēt visu, saprast, kurš termins ir varbūt novecojis, kurš termins ir tāds apšaubāms un kurš termins noteikti ir lietojams, joprojām ir aktuāls un lietojams. Citiem vārdiem sakot, termina statusa problēma. Tā ir vislielākā problēma šajā lielajā datubāzē. Lai kaut ko izmainītu, lai padarītu šo datubāzi saprotamāku arī ne tik kompetentiem lietotājiem, būtu jāiegulda milzīgs darbs, būtu jāpārskata viss šis milzu komplekss, jānodod nozaru speciālistiem tīpaši, lai viņi pārbauda, tā ir mana izpratne par to, lai pārbaudītu, kas ir novecojis, ko vairs nevajadzētu publiski vairs parādīt, ja? Lai nemaldinātu lietotājus, un kuri ir, teiksim, vēl lietojami, un kuri ir, teiksim, oficiāli. Tad jābūt statusu līmenim. Bet, lai to izdarītu, ir nepieciešami, kā jūs saprotat, samērā lieli līdzekļi, jo te jau jāiesaista būs diezgan liels cilvēku speciālistu skaits, jo šaubos vai mūsdienu apstākļos šādas lietas var darīt uz entuziasmu pamata. Ko vēl gribētos teikt kopumā par... Šeit tās problēmas es iezīmēju, ka ir arī jau nederīgi termini, tur vēl tomēr daļēji. Nav definīciju ļoti daudziem terminiem, kur ir ieskanēti no vecākām vārnīcām, kad nebija nemaz tādas parašas pievienot definīcijas. Mūsdienu apstākļos, protams, tas ir milzīgs trūkums. Bet otra lieta ir arī dažādu datubāzu, korpusu un tam līdzīgu kopumu, šis te kvalitatīvais rādītājs. Kā panākt to, lai nozares speciālistu pieņemtie termini tiktu ievēroti un jebkuros citos publicējumos vai kādās citās datubāzēs netiktu iestrādāts kaut kas cits, ko nozares speciālisti nav, teiksim, akceptējuši vai noraidījuši. Ja? Burtiski, lai nevilktu šeit varbūt laiku ar tādiem daudziem piemēriem, paņemšu no jūrniecības, no kuģniecības, kur es pats arī orientējos pietiekami labi. Jau izstrādājot enciklopēdiju 80. gados, ar speciālistiem un ar tehnisko redakciju vienojamies, ka latviešu valodā ir termins liellaiva un tā sinonīms barža ir noraidāms. Un tā tas arī tika iestrādāts. Pēc tam 80. gadu beigās tika izstrādāts arī īpašs jūrniecības terminu biļetens, kurā tas vēlreiz tika apstiprināts, ka latviešu valodā ir liellaiva. Ko mēs redzam tagad? Ja mēs uzklikšķinam liellaivu mūsu akadtermā, mēs redzam visdažādākās vārnīcas, kurās tas nav ņemts vērā. Būtu piedodams varbūt senākajām vārnīcām, bet, diemžēl, arī turpmākajās vārnīcās parādās šis noraidītais, krievvalodas ietekmē kādreiz ievazātais vārds barža dažādās vārnīcās, un, diemžēl, jāsaka, arī IAT ir vairāki šādi baržas gadījumi. Ja? Tā ir viena no lielākajām problēmām, es domāju, ne tikai terminoloģijas datu resursos, bet arī vispār šajos lielajos korpusos,
kādā veidā mēs varam atlasīt tā, lai lietotājiem būtu daudz maz skaidrs, vai tas ir kaut kāds oficiāli pieņemts termins, vai tas ir lietojams termins, nav oficiāli, bet tomēr lietojams, vai tas ir kaut kādā veidā noraidāms un neiesakāms. Lūk, šī būtu tā lielākā problēma, jo mēs nedrīkstam aizmirst, ka aizrauties ar to, kas notiek angļu valodā un kā tiek apstrādāta angļu valoda. Ja? Angļu valoda ir angļu valoda. Tā nav tulkotā valoda, tā ir angļu valoda, oriģinālā angļu valoda. Tulkojuma procents viņu korpusos noteikti ir minimāls, ļoti neliels. Mums ir viss tieši otrādāk. Mums būtībā Andreja Veisberga nav, bet es domāju, tas, ko viņš savos rakstos ir teicis, ka mums ir tulkotā valoda, ja, tas ir pilnīgi, strādājot tulkošanas programmās pietiekami ilgi, es jums to varu apgalvot un analizējot tulkojumus. Kā uzlikt kaut kādu filtru, lai mēs tomēr izveidotu kaut kādu saprotamu sistēmu terminoloģijas jomā, jo, ja mēs to nedaram, tad tāda terminoloģijas komisija, tādas terminoloģijas vārnīcas un tam līdzīgas lietas mēs varam likvidēt. Jo tad ir visa vienota lielā valoda, kā kurš grib, tā arī lietu. Viena ministrija lietos tā, otra ministrija tā, trešā tā. Tad tam nav nekādas jēgas. Ja mēs tomēr gribam, lai mums būtu kaut kāda terminoloģiskā konsekvence, lai mums būtu literārā valoda un tā tālāk, acīm redzot, ir, protams, valsts budžetā ir jāatrod kaut kādi līdzekļi, lai normalizētu visu šo procesu. Un arī tīri organizatoriski valsts valodas likumā ir iestrādāts pants par terminoloģijas komisiju kā galveno organizāciju, kas nosaka terminu lietošanu oficiālajā saziņā, citēju. Bet valsts visā dokumentu, un ar dokumentiem es šeit domāju gan tiesību aktus, dažāda līmeņa, gan daudz ko citu, nekur nav pateikts, ka veidojot šādus dokumentus ir jāsaskaņo kaut vai problemātiskie jautājumi ar terminoloģijas komisiju. Līdz ar to valsts pārvaldēm terminoloģijas komisija kļūst par arvien tālāku, miglā tītu kaut kādu objektu, un jo nomainās ierēģņu un citu darbinieku paaudzes, jo mazāk viņi droši vien atceras par terminoloģijas komisiju, ka tāda vispār ir un kā ar to vajadzētu kaut ko saskaņot. Ja? Diemžēl pēdējo gadu prakse par to liecina. Ja? Tātad kaut kas ir jādara divos virzienos. Ja? Terminu datubāzes sakārtošana, vai tā būtu pilnīgi jauna datu bāze, kurā apvienotos visas esošās. Es domāju, Māris Baltiņš runās arī par to. Vai mēs kaut kā citādāk reformējam, bet droši vien, ka šodienas stāvoklis nav pieņemams nākotnē. Paldies. Paldies, Paudunžikogam. Varbūt ir kādi jautājumi no zāles? Paltinkungs, varbūt jūs no savas skatuves varat pastāstīt nedaudz vairāk par Valsts valodas centra darbību, pastāstīt par jūsu pieejamiem resursiem, pastāstīt vairāk par to, kā jūsu pieejamie resursi arī varētu tikt izmantot automatizētās tulkošanas sistēmas izveidē, kā arī nedaudz arī pastāstīt par jūsu pirmām reakcijām Paudunžikunga prezentācijai. Labdien, godājumie klātesošie! Kā lai saka, pagaidām man, ja runājam par reakcijām, pārsteigums vairāk ir pirmā runātāja teiktais, kas man rada varbūt dažās ziņās pārdomas un šābas, bet Paudunžika kungu es regulāri, kā teikt, tiekos, mēs viņu sadarbojamies, un tāpēc man apmēram varētu būt zināms, ko viņš ir teicis, tāpat kā es pieņemu, ka viņš diezgan labi zinās, ko teikšu es. Tātad es pārstāvu Valsts valodas centru un gribu atgādināt ne pārāk senu vēsturi, proti 1996. gadā, kad tika pieņemts lēmums, ka Latvija virzīsies uz dalību Eiropas Savienībā, tika izveidota īpaša valsts pārvaldes iestāde, tulkošanas un terminoloģijas centrs ar
pienākumu veikt acquis communautaire ietverto dokumentu tulkojumu latviešu valodā, kā obligāti katras kandidātu valsts mājas darbu. Lai šo darbu veiktu, Tulkošanas terminoloģijas centrs bija tas, kurš pirmais faktiski izveidoja latviešu valodā tiesību aktu tulkošanas metodoloģiju. Pirms tam bija cilvēki, kas to bija darījuši, bet tas bija darīts tā kā teikt no gadījuma uz gadījumu. Un jau 97. gadā uzsāka dažu šo acquis dokumentu tulkošanu. Bet uzreiz jau pašā sākumā tika ietverts, ka tas būs nevis tikai tulkošanas centrs, bet ka viņa pienākums būs arī veidot terminoloģiskos resursus, proti būtu diezgan nesaprātīgi tērēt lielu cilvēku resursu daļu un lielus finanses līdzekļus, lai pēc tam tas kaut kur paliktu gaisā. Un līdz ar to pašu tika izveidot arī pirmā latviešu valodas terminu datubāze, kas ir publiski pieejama kopš 2000. gada. Jāsaka tā, protams, ņemot vērā acquis raksturu, tur dominēja gan tās vārnīcas tie resursi, kas bija pieejami, par kuriem jau minēja arī Baldaņģekungs, teiksim, ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas vārnīcas, kas varētu būt vairāk saistīti, arī dažādi veidi juridiskās vārnīcas. Varbūt mazāk vērība sākuma periodā bija pievērsta tām terminoloģijas nozarēm, kuras stipri mazāk vai gandrīz nemaz tika atspoguļotas acquis communautaire dokumentos. Ir pilnīgi skaidrs, ka teiksim, lauksaimniecības termini tur bija ļoti daudz. Tādi, kas ir tīri zinātnes, uz kurām Eiropas Savienības regulējums neatiecās, sākotnēji nebija šajā ietekmes sfērā. Rezultātā tātad tika uzkrāts milzīgs datu kopums, tad šie paralēlie teksti, kuri pēc tam, protams, tika finalizēti un kā teikt, viņi ir pieejami attiecīgos Eiropas portālos. Vienlaikus tika uzsākts, mazliet vēlāk varbūt, Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošana angļu valodā, arī izveidojot šo metodiku, un jāsaka tā, ka arī tur mēs joprojām to darām, cītīgi darām, cik iespējas un resursi to atļauj, lai nodrošinātu Latvijas valsts pārvaldes iestādes ar šo funkciju. Šie darbi turpinājās arī pēc Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībā, bet 2009. gadā finanšu krīzes iespaidā bija pieņemti lēmumi samazināt nelielu valsts pārvaldes iestāžu skaitu, un tad tajā mirklī notika apvienošanās ar valsts valodas centru. Līdz ar to pašu mēs varam teikt, ka valsts valodas centrs ir šajā ziņā pilnīgs tulkošanas un terminoloģijas centru, gan resursu, gan arī tradīciju pārņēmējs. Viņam, protams, valsts valodas centram līdz tam bija arī citas funkcijas. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs joprojām uzturam šo, mūsuprāt, plašāko terminu datu bāzi, kurā ir iestrādāti gan šais dokumentos lietoto terminu tulkojumu, gan tie, kas tika izspriest īpašās darba grupās, veidojot, finalizējot šos acquis, teiksim, tur bija muita vai mežsaimniecība, dažs no viņiem arī iznāca atsevišķi nelielu vārnīciņu veidot, cik līdzekļi to atļauj. Un arī vēlāk tapa dažas specifiskas terminoloģijas darba grupas konkrētu jautājumu. Un mēs iespēju robežās esam centušies savā terminoloģijas datubāzē attiecīgi norādīt ticamības līmeņus. Mēs nevaram apgalvot, ka viņi vienmēr ir ideāli, tāpat kā es domāju, ka jebkurš, kurš darbojas datubāzē, zina, ka tajā ir zināms skaits dubletu, zināms skaits varbūt negluži perfektu šķirkļu vai šķirkļu, kas jau šodien būtu uzlūkojami par novecojušamies, bet tomēr fakts tāds ir līdz ar to pašu. Mēs tomēr uzskatām, ka šī datubāze kā vecākā un kā arī lielākā varētu būt par pamatu, lai veidot šo kopējo datu bāzi, šādā vai tādā veidā, pagaidām tas ceļš nav skaidrs zināms, integrējot tajā terminoloģijas komisijas datubāzi. Faktiski šādu uzdevumu ir arī akceptējusi valdība, pieņemot 2014. gada oktobrī valsts valodas politikas pamatnostādnes attiecīgi laika periodam no 2015. līdz 2020. gadam.
Jāsaka tā, kā attiecībā par citiem resursiem, mums ir cieša sadarbība ar Latvijas vēstnesi, tātad ar oficiālo publikāciju veidotāju. Ja kāds likums vai ministra kabineta noteikumi ir tulkoti angļu valodā, tad atverot Latvijas vēstnešu saikni un nospiežot šo te norādu tulkojums, šis cilvēks nonāks mūsu datubāzē. Un, manuprāt, šī ideja ir ļoti pareiza, ka nebūs visi divas atsevišķas versijas, tātad, kas varētu viena būt vecāka un maldinošāka, bet cilvēks, kuram tas ir vajadzīgs, dabūs šo jaunāko tulkojumu versiju, protams, diemžēl to pašu finansiālo ierobežojumu dēļ. Mēs nevienmēr esam, kā lai saka, spējuši iztulkot pēdējos grozījumus šajos tiesību aktos. Tas atkal varbūt ir tas tulkojuma pasūtījuma mehānisms, kāds pašlaik ir ierobežotos apstākļos. Jāsaka tā, ka no vēl viena ļoti būtiska jautājuma, ko es gribētu uzsvērt, ir tas, ka mēs pēdējos 2 gados, tātad no 2013. līdz 2015. gadam, īstenojām Eiropas komisijas projektu, kurš paredzēja atbalstu tiesu sistēmas tulku darbam. Un šajā sakarībā mēs palīdzējām viņiem izvērst tulkošanas atmiņas tiesās un attiecīgi atlasīt tekstus, kvalificēt atlasīt tekstus, gribētu akcentēt ar pašu šo tulku starpniecību, tulkošanas atmiņas uzsākšanai, lai varētu būt, ka tulkotāji, kas veic šos tulkojumus rakstiskos un daži no viņiem arī paralēli mutiski tulkot tiesas zālē, varētu pietiekuši droši būt, ka viņi neatveido kādu terminu pilnīgi citādi, nekā to darīt, teiksim, viņu kolēģis kādā citā apgabala tiesā. Un tas man mazliet rada šaubas par šo te pirmo ideju par šiem te medicīnas korpusiem un tā tālāk, jo, godīgi sakot, es labi zinādams medicīnas terminoloģiju un pats arī šādi tad viņā darbodamies, zinu, ka tad, kad tapa bēdīgi slavenais tagad jau, kā lai saka, bieži kritizētais projekts e-veselība, tajā bija paredzēta ļoti nopietna daļa tieši valodas resursu un informatīvā atbalsta resursu izstrādēt, proti, lai nebūtu visi kādi kaktu tulkojumi, kāds, diemžēl, ir ļoti daudz šajās programmatūrās, un no sliktiem tulkojumiem vienalga, vai viņi ir paralēli vai neparalēli, mēs labu terminoloģiju un uzticam terminoloģiju nekad nedabūsim, tāpēc par to būtu jārēķinās. Kādas, teiksim, šīs datubāzes, kādas klasifikācijas, kā mēs tulkosim, kā viņas tiks iestrādāts attiecīgos elektroniskos resursos un tā tālāk. Un es domāju, ka tas ir viens no virzieniem, kur vajadzētu darboties. Jāsaka tā, ka vēl ir vairāk šie virzieni, par kuriem es domāju, mēs ik pa brīdim atceramies, ik pa brīdim piemirstam, teiksim, kaut vai par universālās decimālās klasifikācijas šķirkļu paralēlo sarakstu veidošanu, kas bija un tad apstājās un kam droši vien būtu jābūt, vai varbūt medicīnā tas varētu būt vēl, šis medical subject headings saraksts tulkojums, kas vairākās valodās ir un kas būtībā ļoti atvieglinātu gan informācijas meklēšanu, tātad šeit virzieni varētu būt visdažādākie, lai mēs padarītu šo, bet es vēlreiz uzsveru, ja mēs gribam, lai tas būtu kvalitatīvi, tad mums ir jāpaļaujās uz pietiekuši zinošiem cilvēkiem, kas šeit strādās. Un, diemžēl, jāsaka, ka man ir pieredze, sāpīga pieredze ar to, ka es redzu, ka ik pa brīdim tiek realizēta kaut kāda terminoloģijas projekta, kurus īsteno nevienam nezinām cilvēku, kas kaut ko iztulko, un tad pārējie, ja kāds to uzķer, tad viņi spēja viņu nedaudz uzlabot, bet es, piemēram, diezgan labi atceros no savas darbības terminoloģijas komisijā, kurā arī es esmu viens no locekļiem, ka parādījās mītisks pieaugušo izglītības glosārijs, kur, protams, tādi vārdi kā pieaugušais un skolnieks bija iztulkot pareizi, bet kur bija kaut kas drusciņš sarežģītāks, tur jau radās,
teiksim tā, varbūt nepareizi, bet absolūti nelietoti un jaunieteikti bez vajadzības termiņu. Tā kā es domāju, ka šeit ir vajadzīgs dzelzceļa koordinācijas darbs, ja mēs gribam uzlabot šos korpusus. Un es tomēr gribētu teikt, ka mums šeit ir vajadzīga centieni iztikt bez no vienas puses institucionālas greizsirdības un no otras puses bez pārspīlēta tā un, kā lai saka, varbūt aplām interpretēta autortiesību jautājumu. Jo galu galā pateikt, ka es esmu 2 terminus uzrakstījis rakstā un tāpēc man uz šiem 2 terminiem galds un krēsls ir autortiesības, piedodiet, tas brīžam jau aiziet līdz šādam absurdam. Paldies par uzmanību. Paldies, Baltiņkungam. No rīta mūsu Eiropas komisijas viesa Saila Rīne pastāstīja vairāk par programmu par CEF.AT ietvaru, par Eiropas komisijas centieniem izveidot automatizēto tulkošanas ietvaru, jeb infrastruktūru, kas nodrošinātu automatizēto tulkošanu dažādos e-pakalpojumos Eiropā, palīdzēt pārvarēt šīs valodas robežas Eiropā. Kādas ir jūsu, Baltiņkungu, un varbūt arī Baldunčika kungs, kāds jūs domas par šo projektu un kāds varētu būt jūsu iestādes pienesums vai jūsu resursu pienesums šīm Eiropas komisijas projektam? Tā kā iestāde laikam ir man, jo Baldunčika kungs jau teica, ka viņam nav iestādes status, tad es varu pateikt, neviens nav šajā sakarā mani uzrunājis, un tas, ko mēs esam līdz šim dzirdējuši, tas ir bijis diezgan, jāsaka, es teiktu, diezgan negatīvi šī pieredze sadarbībā ar Eiropas komisiju, jo tas līdz šim ir apmēram bijis tāds, jūs atdodiet mums visus resursus, un var sakot, tālāk jums nekāda teikšana nebūs, un piedošana tā nav un nevar būt normāla līdzvērtīga partneru sadarbība. Un līdz ar to pašu, tā kā apmēram 2004. un 2005. gadā šāds tips tās sarunas bija, tad viņas arī tālāk vairs nav turpinājušās. Paldies! Jā, droši vien, ka iestāžu līmenī tas arī tā ir pareizi pieeja, bet mums ir bijuši nepārāk daudz, protams, paretam lūgumi vai drīkst izmantot akadterm resursus. Arī Eiropas Savienības institūciju pārstāvi ir jautājuši. Cik es esmu informēts, vismaz par tiem pēdējiem pāris gadiem, ko es varu teikt, mēs laikam neesam nekad atteikuši. Es domāju, ka Edvards Cauna arī vēlāk runās, un viņš varbūt var pāris teikumus pateikt par to, kad mums kaut ko lūdz vai var izmantot, jo viņš ir administrators, viņš varētu labāk pateikt. Paldies. Jā, paldies. Tagad došu vārdu Ilzei Auziņai no Latvijas Universitātes Matemātikas Informātikas institūta. Auziņas kundze, varbūt jūs varētu vairāk arī pastāstīt par jūsu resursiem, jūs domas par CEF.AT projektu, jūs domas par jūsu pienesumu arī šim projektiem. Labdien! Jāsaka, Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorijā, kur es pārstāvu latviešu valodas resursu uzkrāšana un izstrāde norit jau 25 gadus, jāsaka, pat pirms pašas mākslīgā intelekta laboratorijas izveidas, tātad 80. gadu beigās jau sākās pirmo latviešu valodas resursu uzkrāšanu un izstrādi. Un, es šodien varbūt pieminēšu nozīmīgākos resursus, kas šogad laikā ir tapuši. Tās ir elektroniskās vārnīcas un tekstu un runas korpus. Un noteikti, ka jāpiekrīt Andreja Vasiljo teiktiem, ka kopš 2011. gada pētījuma patiešām tas resursu un rīku trūkums, kas latviešu valodā bija, mazliet tomēr ir samazināts, jo īpaši, ja mēs runājam par runas korpusu, kas ir tapis. Par to es arī dažus vārdus minēšu. Vispirms par elektroniskajām vārnīcām, tā saucamais tēzaurs. Tēzaurs, kas šodien tieši vai netieši jau šeit tika pieminēts,
Jāsaka, ka tā, manuprāt, pašlaik ir plašākā latviešu valodas skaidrojošā vārnīca, īpaši jau, ja mēs runājam par elektroniskajā vidē, digitālajā vidē pieejamajām vārnīcām, jo pašlaik rudens versijā tātad šī vārnīca tiek papildināta ar vienu, un tajā pašlaik ir 251 tūkstoši, vairāk nekā 251 tūkstoši šķirkļu, un tā tiek atjaunota reizi ceturksnī. Tad ir rudens, pavasars, ziemas, vasaras versija. Kā pašlaik tā kā ir iestājies rudens, tad jūsu vērtējumam ir rudens versija. Un kopš vasaras šī vārnīca ir skatāma jaunā izskatā, kas arī tiks ar vienu papildināts. Un, protams, kas vēl šeit jāsaka, ka ir izmantoti, šīs vārnīcas izveidē ir izmantoti 282 dažādi avoti, un no tiem 20 ir primāri avoti, kas izmantot vismaz 1% šķirkļu izstrādē. Un vēl tas jaunais labums ir tāds, ka automātiski tiek noteikti un izcelti sinonīmi kandidāti. Jā, protams, ka pie tā vēl tiek strādāts, bet tā kā tas tiek darīts automātiski, jā, tad droši vien, ka tas ar vienu tiks uzlabots. Jā, un vēl runājot par vārnīcām, arī noteikti jāpiemina latviešu literārās valodas vārnīcas elektroniskā versija, kas jau kādu laiku ir pieejama Mākslīgā intelekta laboratorijas tā saucamajā vārnīcu serverī. Jāsaka, ka šajā serverī ir pieejams visas elektroniskās vārnīcas, kas ir vai izstrādāts Mākslīgā intelekta laboratorijā, vai kur kāds no pētniekiem ir pielicis savu roku šīs vārnīcas izstrādē, vai arī kaut vai tikai digitalizēšanā. Jo, ja aiziesiet uz Mākslīgā intelekta laboratorijas vārnīcas serveri, redzēsiet, ka tur ir arī digitalizēts faksimilistām senajām vārnīcām, kuras arī tur var atrast. Un jāsaka, ja paskatīsieties, redzēsiet, ka tur ir arī, ja tā var teikt, kucēni, kas ir jāslīcina, tātad tās vārnīcas, kas tapušas varbūt 90. gadu sākumā, kas ir pirmie mēģinājumi veidot šādas vārnīcas. Tā kā, ja bija runa par to, vai tiek apkopots kaut kur resursi, tad vismaz šeit jūs atradīsiet tās vārnīcas, kas tieši vai netieši ir izstrādāts, vai kur Mākslīgā intelekta laboratorijas darbinieki ir pielikuši savu roku pie izstrādes vai digitalizēšanas. Un jāsaka, populāra, neraugoties uz to, ka mazliet ir jāpapūlas, lai piekļūtu, ir arī Milenbacha Enslīna latviešu valodas vārnīca, vismaz pētnieku vidū. Un jāsaka, ka publiski ir pieejami tikai tie šķirkļi, kas sākas ar AA burtu, bet mazliet papūloties, aizpildot iesniegumu un nosūtot, izmantojot elektronisko parakstu, nosūtot, jūs saņemat paroli, piekļuvis lietotāju vārdu un varat izmantot visu vārnīcu un tās pielikumus. Un cerams, ka nākamgad beigsies autortiesības, kas aizsargā šo vārnīcu. Es konkrēti nezinu, tad varbūt arī būs publiski pieejami visi vārnīci, un jums pat nevajadzēs pūlēties un rakstīt lūgumu, piešķirt lietotāju vārdu un paroli. Tā kā laipni aicināti Mākslīgā intelekta laboratorijas vārnīcu serverī, bet noteikti nozīmīgi resursi, kas ir tapuši šogad laikā, ir korpusi. Gan tekstu korpusi, gan jau pēdējo gadu laikā arī runas korpusi. Un viens no tiem, kas ir nozīmīgs tieši latviešu valodas izpētē, ir līdzsvarots mūsdienu latviešu valodas tekstu korpus. Tā jaunākā versija ir tapusi 2013. gadā, un tajā pašlaik ir aptuveni 4,5 miljonu vārdlietojumu. Bet ar ko tas ir nozīmīgs? Tas ir nozīmīgs ar to, ka tur ir teksti atlasīti noteiktās proporcijās. Te jūs varat redzēt, kādās proporcijās teksti ir atlasīti, un šī korpusa mērķis ir parādīt latviešu valodas pašreizējo stāvokli, kādā korpusā ir iekļauti teksti līdz 2013. gadam, sākot no 1991. gada. Tātad, šajā laika posmā tas savā ziņā parāda vismaz rakstītās valodas attīstības tendences, literārās valodas attīstības
tendences. Ja, jo tur nav tikai blogu teksti vai tikai likumdošanas teksti, tur ir no visa padruskai. Un tas savā ziņā parāda, kā mēs savu valodu attīstām. Protams, apjoms, lai varētu nopietni šādu resursu izmantot, tad līdzsvaroto korpusu izmantot, vārnīcas izstrādē ir pārāk mazs, un mēs tiešām priecātos, ja varētu šo apjomu palielināt un korpusu padarīt plašāk. Korpus ir pieejams publiski, vienīgi atkal, ja, tas jau ar šodien tika pieminēts, atkal, lai piekļūtu, tas ir, lai izmantotu korpusu, ir mazliet jāpapūlas. Jums ir jālejuplādē savā datorā monito pārlūkprogramma, kas ļauj šo korpusu izmantot pētniecībā. Un vēl, kas ir labi, izmantojot Normu un Grūzīšu minētos valodas apstrādes rīkus, šajā korpusā katram vārdlietojumam ir pievienota automātiski informācija par to, kādā, teiksim, morfoloģiskā informācija, informācija par to, kāds vārds šķirs vārds, kādā locījumā, ja tas ir nomens, dzimtskaitlis locījums un darbības vārdam atbilstoši viņam pievienojamās pazīmes. Tā kā valodniekiem, un ne tikai valodniekiem, šis ir nozīmīgs resurs, kuru izmantot pētniecībai. Protams, bez šī korpusa ir tapuši arī citi tekstu korpusi, gan sintaktiski un semantiski marķēti korpusi, kas tālāk savukārt tiek izmantoti latviešu valodas rīku izstrādē, analīzes rīku izstrādē, un arī dažādi speciālie korpusi. Pavisam nesen jaunā versijā mums esam pilnīgojuši Latvijas Republikas Saeimas sēžu stenogrammu korpusu, kur vēsture meklējama vairāk nekā 10 gadu pagātnē. Tur pašlaik ir īpaši marķēts pievienojot runātāju, vārdus, uzvārdus, sēžu datumus. Tātad var meklēt gan pēc frakcijām, gan pēc deputātiem viņu teikto. Tātad tur ir pašlaik atrodamas 5. 11. Saeimas sēžu stenogrammas. Un, ja aiziesiet paskatīties šajā adresē, tātad saeima.korpus.lv, redzēsiet, ka tur ir atrodams ne tikai tās, varat apstīt arī vaigā deputātus, kādi viņi konkrētajā brīdī izskatījās. Noteikti pie nozīmīgiem resursiem jāmin latviešu valodas seno tekstu korpus, kura izstrāde sākās jau arī diezgan sen, es nepateikšu precīzu laiku, bet kas arī tiek ar vienu papildināts, ja tiek atrasti kādi nozīmīgi materiāli. Bieži vien tie ir rokraksti, pat, kas tiek pievienoti, tā kā arī tas. Un nevaru nepieminēt lietuviešu paralēlo tekstu korpusu, kur, ja nemaldos 8, es varu samelot, cik vārdlietojumu šajā korpusā atradīsiet, bet šis gan ir tas korpus, kur netika automātiski sastatīts teikums pret teikumu, bet katrs teksts, tātad latviskais, lietuviskais, teksti tika sastādīti manuāli. Tātad visiem tekstiem tā korpusa veidotāji gāja cauri, skatījās, un tur patiešām tie, kas mācās latviešu valodu Lietuvā, vai tie, kas Latvijā mācās lietuviešu valodu, to patiešām var izmantot studijā. Ne tikai. Un arī tulki un tulkotāji, es domāju, ka tas arī viņiem noturētu. Un nevar nepieminēt mūsdienu latgaliešu tekstu korpusu, kas arī ir mūsu laboratorijā tapis. Un mans jau minētais runas atpazīšanas korpus, jau ortogrāfiski marķēts latviešu valodas runas korpus, kas taps kompetences centra, IT kompetences centra projekta laikā, kas, diemžēl, nav publiski pieejams, bet kas jau vairākus gadus tiek ļoti intensīvi izmantots valodas tehnoloģiju izstrādē latviešu valodā. Publiski pieejams ir mazāks un patiesībā tiešām uz entuziasma pamata tapis 8 stundu korpus, kur arī jūs atradīsiet 8 stundas ortogrāfiski marķētu datu un kur varat meklēt, izmantojot konkordanču rīku un arī noklausīties sacīto. Un, protams, ka visi šie resursi nevarētu tikt izstrādāti
bez finansiāla atbalsta, tātad gan bez Eiropas struktūra fonda atbalsta, gan bez pārobežu sadarbības programmu atbalstu un arī Latviešu valodas aģentūras, Latvijas zinātnes padomes un valsts pētījuma programmu atbalstu un bez sadarbības partneriem, gan akadēmiskām iestādēm, gan arī komerc uzņēmumiem. Jā, paldies. Paldies Alziņas kundzei. Prieks dzirdēt, ka latviešu valodai ir tik bagātīgi korpus, kas tiek vākti, kad mēs tik labi mākam un kopt savu valodu un veidot šos korpus un ir pieejami tik ļoti daudz dažādu valodas resursu. Tāda kāda valodas resursi ir pieejama Zariņkungam Nacionālajā bibliotekā, vismaz fiziski redzamā daļa, to zinām mēs visi, to varam redzēt nesen celtajā ēkā Pārdaugavā, to arī daži no mums arī juta savām rokām pirms pusotru gadu, kad palīdzējām grāmatas no vecām bibliotekām aiznest uz jauno tildes komandu, pat tās ārā stāvēja -20 grādos, piedalījās šajā akcijā. Bet noteikti tie nav visi pieejamie valodas resursi, kāda ir Latvijas Nacionālajai bibliotekai. Būtu lūdzu varētu pastāstīt vēl, kas ir pieejams bibliotekai. Labdien! Visu, kas ir bibliotekā izstāstīt, droši vien nav iespējams, tāpēc koncentrēšos uz to, kas ir pieejams digitālā veidā. Un jāsaka, zināmā mērā tas ir blakus produkts tam, ko mēs darām kultūras mantojuma digitalizācijas projektu ietvaros, un tas nav varbūt bijis tāds ļoti pašmērķīgs process, bet rezultāts ir, es domāju, iesākumam gana labs, lai gan potenciāls, protams, ir daudz lielāks. Un laikam tas redzamākais rezultāts, kas līdz šim no mūsu darbības ir radies, atrodas adresē laboratorija.lndb.lv, un tātad tas, ko mēs esam tur apkopojuši, tas ir gan teksta korpus, gan arī nosaukumu datubāze, un tas izējuma materiāls ir 4 miljoni lapušu tekstu, ko mēs digitalizējām ar Eiropas struktūra fonda palīdzību, un tātad 3 miljoni no tiem ir periodiskie izdevumi. Apmēram 1 miljons lapuspušu ir grāmatas, un tās ir visdažādākās valodas, protams, pārsvarā latviešu, bet tur arī ir teksti krievu, vācu un citās valodās mazākā apjomā, un tas laika nogrieznis ir no 1761. gada līdz 2009. Tāds materiāls ir ļoti raips. Un jāsaka, ka tāds korpus, viņš līdz ar to nav mērķiecīgi veidots, viņš ir veidojies pavisam citu apsvērumu vadīts no kultūrvēsturiskā aspekta, no saglabāšanas aspekta raugoties. Bet, jebkurā gadījumā mums likās interesanti pamēģināt, kas tad notiek, ja mēs sākam urpties šajā te materiālā no teksta korpusa viedokļa. Un tas interesantākais rezultāts noteikti ir tāda teksta korpusa ir pieejams, brīvi izmantojams, un tas interesantais virziens, kas mums šķita svarīgs, ir šī korpusa sastatīšana ar tiem pārējiem resursiem, kas mums ir, un tātad biblioteka jau tika pieminēts, ir gan šī universālā decimālā klasifikācija, gan ir kongresa bibliotekas priekšmeti, ko mēs izmantojam, lai aprakstītu šos savus krājumus, gan ir autoritāšu, tātad personu vārdu, uzņēmumu vārdu, geogrāfisko nosaukumu un citu šo te autoritīvo terminu datubāzi, ko mēs paši veidojam, un kas notiek, ja mēs mēģinām sastatīt šos te kontrolētās vārnīcas, šos te resursus kopā ar šo te korpusu, un kā tas var palielināt teksta izgūst kvalitāti. Rezultāts mūs visnotaļ iepriecēja, vismaz tādā pilota versijā, kā mēs viņus izmantojam. Un tādas konkrētas varbūt ieceres šobrīd nav, bet katrā ziņā jūtamies atvērti piedāvājumiem, kā mēs šo te pieeju varam izmantot arī citur, un tāpēc priecājos, ka Jānis no sākuma pieminēja, kad nākamajā šajā te Hugo attīstības fāzē varētu būt liels uzsvars tieši uz kultūras resursiem, cik es zinu, arī ir noslēgts šis te sadarbības līgums ar Eiropas digitālo biblioteku Europeana kultūras informācijas sistēmas centram, un es piedalos arī šajā te Europeana
tīklojuma biedru padomē un pārstāvu Latviju. Jāsaka, šī datu kvalitāte un mašīnu tulkošanas jautājumi ir katru reizi dienas kārtībā, kad mēs tiekamies, mēs atduramies par to, kad ir vajadzīgi daudz precīzāki, daudz labāki gan datu kvalitāte, gan tulkojums, un ka tas ievērojami šobrīd apgrūtina tomēr Europeānu lietošanu, tāpēc cerēsim, ka 2020. gadā, kad būs beigušies nākamā plānošanas perioda projekti, mēs būsim daudz veiksmīgāki jau šajā ziņā. Tas, ar ko ir interesanti bibliotekas resursi, mums ir tas, ka tie ir ne tikai šie pilna teksta materiāli, un tur es redzēju, ka rīta pusē jūs esat runājuši arī par PSI direktīvu, par šo te publiskās informācijas izmantošanu, un jāsaka, lai arī viņi attiecās uz bibliotekām, šobrīd uz bibliotekām viņi ir attiecinājumi ļoti nosacīti, jo bibliotekās lielākais šīs materiāla apjoms, protams, ir trešo pušu autoru tiesību aizsargāts, un lai arī bija minēts, ka šim trešo pušu saturam vajadzētu būt licencētam, bibliotekām nekad nebūs tik daudz, lai nolicencētu pilnīgi visu šādam izmantojumam. Pat ja mēs Latvijas apmēros gribētu nolicencēt 14,000 grāmatas, kas gadā iznāk, lai mēs viņus varētu izmantot kaut vai pētījumu nolūkiem, es domāju, ka mēs to nevaram atļauties. Bet, protams, bibliotekas ir unikāls ar to, ka viņām ir ļoti labas un strukturētas gan šīs kontrolētās vārnīcas, gan bibliogrāfiskās datubāzes, kas, protams, ir ar savu specifiku, nākamajā slaidā pastāstīšu, gan arī protams, ir citu tipu digitalizētie materiāli, kartes, audio materiāli, kas varbūt paši par sevi nav tik interesanti no mašīnu tulkošanas un no valodas apstrādes viedokļa, bet kuri var tikt sastatīti ļoti interesantos veidos ar citiem resursiem. Un citu institūciju resursi, Jānis pieminēja, muzeja šī brīža veikums ir 1 miljons muzeja aprakstu. Un potenciāli mēs skatāmies arī, kad aizvien vairāk digitalizācijas procesā nonāks resursi no arhīviem, no muzeja pieminekļu pārvaldes un no citām kultūras institūcijām. Un tie ierobežojumi, kas šobrīd varbūt attiecās tieši uz mūsu resursiem, uz Nacionālās bibliotekas resursiem, ir tas, ka šie resursi principā nav īsti izmantojami paralēlo korpusu veidošanai, tā tieši mašīnu tulkošanas vajadzībām, jo diezgan nav, lai gan kolēģi teica, ka latviešu valodā ir ļoti daudz šo te tulkoto resursu dažādu iemeslu dēļ, gan autortiesību, gan citu. Tā darbība, ka mēs varētu salikt tulkojumus no latviešu valodas, otrādi no angļu valodas uz latviešu valodu, un tad no šī te materiāla veidot šos te paralēlos korpusus. Mēs to varam darīt, mēs to esam darījuši, bet jāsaka, tā ir mūsu īpaša aktivitāte, un tas nekad nebūs bibliotekas prioritāte. Tad attiecīgi, ja mēs runājam par šiem te bibliotekas katalogiem, ne tikai par muzeju, par arhīvu katalogiem, šajos resursos, protams, ir izmantotas diezgan specifiskas šīs mākslīgās valodas un specifiski šie aprakstīšanas noteikumi, kas viņus padara diezgan nepārāk labi izmantojamus pēc tam indeksēšanai. Bibliotekāri ir slaveni ar to, ka viņi ļoti mīl izmantot saīsinājumus un ļoti objektīvu iemeslu dēļ, jo šīs te biblioteku apraksta modelis, datoru modelis tika izgudrots 60. gados, kad katrs bits bija no svara un vēl joprojām šī te bagāža valkās, jāsaka, bibliotekām līdzi, un tikai pamazām šī te pārmaiņas notiek. Bet tas, protams, apgrūtina šo te izmantošanu pēc tam šādos datorizētos izmantojumos. Teksta atpazīšanas kvalitāte, protams, ir un paliek problēma, jo mēs, protams, pamatā balstamies uz tekstiem, ko mēs esam atpazinuši teksta atpazīšanas procesā. Un, ja ar mūsdienīgiem tekstiem kvalitāte ir tuvu 100%, tad, jo mēs ejam vairāk vēsturē atpakaļ, jo ir problemātiskāk, līdz mēs aizējam līdz, piemēram, arhīvu krājumos esošajiem rokrakstiem, kur mēs nevaram iesākt vienkārši neko, un ir jādomā, kā mēs šos te transkriptus iegūstam. Juridiskie aspekti, protams, nereiz vien pieminēti, jāsaka, jācer uz komisijas jauno piedāvājumu autortiesību direktīvai. Es zinu, ka šobrīd ir ļoti spēcīgs šis spiediens, kad datu indeksēšanai un analīzei ir jābūt nosaktam ar šo autortiesību izņēmumu, kas text and data mining izņēmumu, un cerams, ka tas tiešām izdosies. Jautājums, cik tas būs ātri.
Bet es domāju, ka mums arī ļoti labas iespējas ir, ko mēs varam dot kopumā šai nozarei kopumā, tad mēs varam pirmkārt piedāvāt šos specifiskās kontrolētās vārnīcas un terminoloģijas izmantošanu, ar ko, es domāju, bibliotekas var un kultūras nozars visnotaļ palielīties. Tas, kas mums ir ļoti interesanti un ko mēs arī mēģinām pie kā strādāt, ir veidot šos laikjūtīgos valodas risinājumus, proti redzēt, kā valoda, kā latviešu valoda ir attīstījusies un valodas lietojums laika gaitā, kas mums, protams, ir īpaši palīdz, piemēram, izstrādājot meklēšanu. Mēs zinām, ka ielu nosaukumi gadu laikā ir mainījušies neskaitāmas reizes un tātad palīdzēt atrast ielu arī tad, ja viņi saucās pavisam savādāk un jau ir mainījusi nosaukumu 10 reizes. Tad arī pie atbilstoša normatīvā regulējuma, es domāju, ļoti liels potenciāls mums ir strādāt ar tīmekļu un citiem mūsdienu elektroniskiem resursiem un pie viņu indeksēšanas, noteikti sagatavošanas korpusu veidā. Jo jau šobrīd Nacionālā biblioteka saglabā tīmekļa lapas, mēs neesam īsti ķērušies pie indeksēšanas klāt, bet es zinu, ka citas nacionālās bibliotekas ir bijušas jau diezgan veiksmīgas un šajā obligāto eksemplāru likumā es zinu, ka Igauni šobrīd rosina to, ka visi tie materiāli, pirmkārt izdevējiem ir pienākums viņiem piegādāt jau maketa veidā visu poligrāfisko produkciju, kas tiek veidota, jau ar atrunu, ka šie materiāli var tikt izmantot indeksēšanai un pētniecībai. Tā kā tas noteikti ir nākotnē tāds ļoti būtisks virziens un, protams, nozares speciālistu kompetenci, jo neviens labāk par bibliotekāriem pārlasot tekstu par diagonāli nepateiks, par ko šis teksts ir un nepiešķirs viņam UDK simbolu un šo te Kongresas bibliotekas priekšmetu, tā kā ne visu mēs vienmēr varēsim automātiski un mašīniski iztulkot. Es domāju, ka mūsu kompetence, lai pārbaudītu šo te tulkojumu un tekstu relevants, būs vienmēr gana nozīmīga arī turpmāk. Paldies!